Labu rītu, saka saulē, labu rītu, svilpotēš. Popūrīt, būs popūrīt. Es te pat trokšnošaņu. La. Ir svētdiena, kur pus 12 mēram no rīta, tas nav vairs no rīta jau pa dienu. Mēs ejam šobrīd uz grāmatnīcu, tas nav svarīgi īpaši. Tētim tur pāris grāmatas ienopar. Šodien cepsim eklērus. Un viņus pārdosim laikam uz ielas. Es vēl īsti nezinu, kā tas tur strādā. Es nekad neesmu bijusi tieši hospitāļu svētkos. Es esmu bijuši kādā Mierielas svētkos, laikam, vai ne? Šeit jau cilvēki normāli sagatavojušies hospitāļu ielas svētkiem. Un tur ir vēl nedaudz. Koncepts ir maksimāli labs. Maksima. Ja tu dzīvo daudz tā mājā, un tev ir paskastīti, kurā ikdienu iekrīt kāds nevajadzīgs posterīts, katalodziņš no Maksims vai Rimī, šis bija veids, kā to izmantot liederīgi. Un mēs, jau ir izdzerts, bet mēs bijām, kā viņi saucās? Grauzdētavā. Paņemam ledus lati. Vienkārši kaut kas ir garšīgs. Garš fantastisks. Jā, Kalinai paņemam. Latvijas kafijas founder. Jā. Izveidojuši Un man pat garšojuši. Tātad kafijas grauzdētavu. Latvijā diezgan nesen atvērsies, cik noprotu. Kaut kādu gadu vai divus, man liekas. Kaut kādu? Jā, vai jau pat gadu? Jā, un koncepts izveidojies no cilvēkiem, kas Latvijā pārstāv ielī. Un saliekot galvas kopā, izveidojās vēlme uztaisīt kaut ko savu, tāpēc viņi izveidoja savu kafijas grauzdētavu. Es nezinu, cik viņiem tur bija kaut kādas 7 vai 8. Nav ne jausmas līdz galam nav izpētīts, respektīvi viņi piedāvā briesmīgi daudz grauzdējumus, kurus tur izvēlēties, arī iegādāties, bet pirmā pieredze garšo fenomenāli vienkārši. Jā. Mēs normāli noreklamējam tikko šo grauzdētavu. Re, kur ir jau uzcelta skatuve. 9 vakarā tur dziedās Olga Riecka. Tur cepās mazie klēriņi. Lūk, kas notiek, kad baibiņi taisa matus un nenāk mums palīgā tos eklērus spiest. Silniši. Gatavi. Iekšur un to tēt papakšu. Labi, ka somiņi priekšā tu būs svārkiem. Reda, tu nāks uz hospitāļu ielas svētkiem? Rediņa. Reda vienmēr pagriež dibenu tad, kad viņu glauda. Mēs dodamies lejā. Jā. Tur jau kaut kas notiek uz skatuves. Viņš arī nes visu. Viņš nesīs. Viņš atnāks un nesīs. Jā, un šitā bāja maliņā bišķiņ, jābāja turien bišķiņ. Jā, viņš tā stāv. Tagad Reda mani vedīs. Viņa ir galvenā šeit. Re, kur Niklās stāv un pārdod eklērus. Kur viņi palika? Tas smiks. Viņš stāv pēc kaut kāda, zinu, kaut kāds tālceļotājs, ka man biļetē autobusu nopirkt. Pārdod Niklās pilnīgi stabili izstāsta pēc kaut kāda tālceļotāja, kurš sarcams eklēru, lai pēc varētu autobusu biļeti nopirkt. Neko pērk pirmo. Ņemat tuksu. Viņš tur, jā, ar pildīju viņu. Super. Labi, garš. Jā, krāptē. Cilvēki arī izskan vienkārši drēbes.
priekš Pirmais jautājums. Kāpēc dekorēšanas. Latvijas karodziņš. Sākās hospitāļu ielas iedzīvotāju un apkārtnes iedzīvotāju interesi par lieliem kapiem? Kas izveidoja un kad izveidoja? Mēs tālumā redzam Elizabeti ar Renāru. Elizabete ir mani otra vēl māsīca. Un vispār ļoti daudz māsīcas un brāli. Kas pats jocīgākais, tas, ka Elizabetē vēderā ir vēl viena maza māsīca, un principā tā sanāk jau otrās pakāpes māsīca. Jā, otrās pakāpes māsīciņa. Švarat visi pamāt reizē. Nevarat, ja? Redzi mani pilnīgu ekleru! Mēs esam zodārs. Baiba, lai tev būtu labāks vloga materiāls, tev jāiet aizskapuvē ar viņu. Šitā ir Parkinsona dakšiņa. Tā ir Parkinsona dakšiņa. Mums vēl stāvolēs kaut kur. Ziemeļvējā! Ziemeļvējā. Esam cik tādaļas? Ja tu visu laiku saku Anduļs, tu visu nesaki, kas ir.